Reģistrēsimies sēdē, lūdzu. Sociālo komiteja. Jā, faktiski pīcinu, pīktētājiem sešam, tad es viešos, kas nozīmē. Vasilija nāc izreģistrēt. Tā. Labi, tātad dienas kārtībā šodien mums ir 9 jautājumi, sāksim ar pirmo. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2025. gada 5. jūnijā saistošo noteikumu numur 54. Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā izdošanu. Tā, un ziņotāja mums ir Ilona Turka. Jā, es ceru, ka pievienosies arī sociālā dienesta vadītāja tieši saistībā ar pakalpojumu veidiem, bet pār saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu paskaidrošu. Jā, tātad bija plānots izdarīt grozījumus tātad attiecīgi tātad saistošajos noteikumos, kas ir izdoti iepriekšējā periodā ar tieši tādu pašu nosaukumu, bet ņemot vērā, kā ir atsevišķi pakalpojuma veidi, kas tiek izslēgti, tiek papildināti ar jauniem. Tas ietekmē šo saistošo noteikumu arī numerāciju un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 108, kas nosaka normatīvu aktu izdošanas kārtību. Nākas secināt, ka šo grozījumu apjoms ir ļoti plašs un līdz ar to tad ir liederīgi un arī pēc noteikumiem tad ir jāizdod jauni saistošie noteikumi, iepriekšējos atzīstot par spēkā nēsošiem. Tātad varbūt, kamēr nav intereses, varu nedaudz paskaidrot, par kuriem tieši runā pakalpojuma veidiem ir, kuri mainās, bet konkrētāk jājautā, protams, ir sociāldienesta vadītājai. Tātad iepriekšējie saistošie noteikumi ir ar tieši tādu pašu nosaukumu izdoti 2021. gada 16. decembrī, numur 18, un tātad ir 5. punktā, kas nosauc sociālos pakalpojumus, ir nedaudz mainīta šī dienas centra pakalpojuma būtība. Tātad ir izslēgts pakalpojums atbalsta un izglītošās grupas, tā vietā iet sociālā mentora pakalpojums. Tad attiecīgi ir mainīts arī tātad Atelpas brīža, tas laikam, jā, atelpas brīža pakalpojums, ja tas bija iepriekš kopējs, tad tagad tas ir papildināts ar to, ka tas ir domāts tieši bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Un varbūt tālāk sociāldienesta vadītāji. Specifisko, jā, kas tur ir mainīti nosaukumi un arī vai pakalpojumi, kuri tiek precizēti saņemšanas un piešķiršanas noteikumi, ir precizētas mērgrupas un arī iekļauti pakalpojumi, kas ir noteikti minimālo sociālo pakalpojumu grozā, ko pašvaldībā ir jānodrošina līdz pakāpeniski līdz 29. gadam. Un tātad ir atrunāts, vai mēs pakalpojumu nodrošina pašvaldība vai arī pakalpojums mums ir jānodrošina, bet vai nu mēs viņu nodrošinām pašu, vai nu mēs pērkam no citas pašvaldības vai pakalpojuma sniedzēja. Jā, un arī ir iekļauti pakalpojumi, kas iepriekš nebija mums iekļauti saistošajos noteikumos. Arī aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, kas mums iepriekš nebija. Un arī tātad dienas aprūpes centras bērniem ar invaliditāti. Un sociālā mentora pakalpojums iepriekš nebija, kas tagad arī ir noteikts kā obligātais pakalpojums.
Un tie pakalpojumi tā kā Vecružinā, visi tie, kas ir saistīti ar bērnu? Mentori tās ir personas, kas nav mūsu štatos, bet ar kuriem ir noslēgts vai nu uzņēmuma līgums, vai nu mūsu darbinieki ir izgājuši apmācības un var būt arī mentori. Un atelpas brīdis bērniem. Ar invaliditāti. Un jāpiebilst, ņemot vērā, ka notiek šīs izmaiņas arī, teiksim, šo grupu, mērķu grupu saņēmēju skaitā, tas ietekmē attiecīgi šo iesniegumu izskatīšanas kārtību, atsaucas uzreiz uz šiem te attiecīgajiem regulējuma punktiem, un tas uzreiz, tā ir kā ķēdes reakcija, pamainot kaut ko vienā vietā, mainās kaut kas citā. Līdz ar to arī izveidojas, it kā no vienas puses nebija tik daudz dižertiem pakalpojumiem, bet tas ietekmē šo, labot šos saistošos noteikumus, likt šos primpunktus, vai attiecīgi tas uzreiz šo uztveramību normatīvā akta apgrūtina. Apgrūtina, teiksim, lasītājiem. Jā, tieši tā. Jo būtībā pa lielam daudz nav. Ir tik precizēts un salīdzinoši, lai būtu vieglāk uztvert gan arī pašiem klientiem, jo lai mazāk rastos dažādu jautājumu situāciju, kāpēc tas tiek interpretēts noteikuma punkts šā vai citādi. Tāda būs sava un šis te arī mēs finansiālais pieaugums nav nekāds uz doto brīdi, ir mūsu budžeta ietvaros. Jā, to paskaidrojumu rakstā lasījām. Vai ir jautājumi deputātiem par noteikumiem? Nebūs jautājumu. Paldies ziņotājām. Tā, mēs varēsim balsot. Tā. Uzsāk balsošanu. Lūdzu, balsosim. Paldies, visi nobalsojuši, slēdzu balsošanu, visi par. Tātad lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Pārējiem pie dienas kārtības otrā jautājumā, kurš skan arī tātad par Rēzeknes nodu pašvaldības 2025. gada 5. jūnijā saistošo noteikumu numuru 55 par atbalstu bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas audžu ģimenēm un ģimenēm un adoptētājiem Rēzeknes noda pašvaldībā izdošanu. Lūdzu, ziņotājas ir tās pašas Ilona. Jā, tātad arī šo saistošo noteikumu izdošanai ir līdzīga situācija. Šeit gan jāpiebilst, ka ir stājušies spēkā grozījumi ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos numur 857 noteikumi par sociālajām garantijām bērniem un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Līdz ar to tieši tiesiskā izdošanas pamatojumā ir jāveic šie grozījumi. Arī pēc būtības šie saistošie noteikumi nav tik liels šis grozījuma apjoms, cik tieši precizēšana ņemot vērā, kā ir šie izmaiņas. Bet ir arī papildinājumi plus arī pabalsta apmēri mainīti. Bet ņemot vērā atkal, kad šīs grozījuma apmērs ir vairāk nekā puse, līdz ar to ir priekšlikums izdot jaunus saistošos noteikumus, atzīstot par spēku zaudējušiem iepriekšējā periodā izdotos, tas ir 2021. gada 16. decembra saistošos noteikumus numur 17 par pabalstiem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas audžu ģimenēm Rēzeknes noda pašvaldībā. Jāpiebilst gan vien, ka uz doto brīdi saistošo noteikumu projekts satur arī izdošanas tiesisko pamatojumu ar 18. gada 30. oktobra noteikumu numuru 667 adopcijas kārtība 54.2 apakšpunktu. Šeit gan ir jāpiebilst, ka nezinu, man ir tomēr aizdomas, ka diez vai šis pamatojums ies cauri, jo es burtiski pēdējā brīdī paskatījos Varam mājaslapā aktualizētās vadlīnijas, bet man apgalvo, ka Labklājības ministrija norāda, ka arī šajos gadījumos, kad
ir paredzēts tātad šo te paredzēt pabalstu adoptējumā bērna uzturam. Tas ir līdz brīdim, kamēr notiek tajā brīdī, kamēr notiek adopcijas process. Bet šeit ir šaubas. Jā. Es nezinu, jo principā šajā brīdī, kad tiks izdoti saistošie noteikumi, šie saistošie noteikumi ir jāsūta atzinuma saņemšanai viedās administrācijas un reģionālas attīstības ministrijai, kura savukārt ņemot vērā, ka šī ir sociālās atbalsta un sociālās palīdzības saistošie noteikumi, pieprasīs šo atzinumu no Labklājības ministrijas. Ja Labklājības ministrija ir tā, kas uzstāja, ka šim ir jābūt, redzēsim, vai tie ir tikai vārdi, vai tomēr arī, ja arī tiks saņemts šīs aizrādījums, ka ir nepieciešams precizēt, tad attiecīgi precizēsim. Bet uz doto brīdi tad ir priekšlikums arī atstāt šo, kaut gan īstais viņu neredz. Jā, tad jau... Tad šajos noteikumos arī iet papildus tas, kas stājas spēkā šī gada janvārī ārējos normatīvos aktos, un tas ir pabalsts finanšu pratības apguvē. Šis te pabalsts ir paredzēts pilngadību sasniegušiem bērniņiem līdz 21 gaduma vecumam, vai ja mācās līdz 24 gadu vecumam, priekš tā, lai ar sociālo mentoru kopā varētu socializēties, mācīties patstāvības prasmju apguvi un lai varētu piedalīties atbalsta grupās dažādu sociālo prasmju un iemuņu apguvē. Un tātad finanšu prasības pabalsta apmērs ir 3,29 eiro dienā. Un tad klātiet arī tas finanšu pratības pabalsts, tad tikai tad, ja viņš piedalās un mācās. Jā, ar viņa piekrišanu, jā. Un tad arī ir izmaiņas pabalsta apmērā, ko mēs arī diskutējām pie budžeta šim gadam sastādīšanas, un tātad pabalsts bērna uzturam, ja iepriekš bērnam līdz 7 gadu vecumam bija 215, tad šajos noteikumos mēs paredzam 270. Bērnam no 7 gadu vecuma iepriekš un šobrīd ir 258, turpmāk paredzam 307 eiro. Tāpat arī pabalsts vienreizējais pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādē iepriekš bija 252, uz nākotni paredzēts 360. Tas jau bija iestrādāts mums. Jā, budžetā arī tiek paredzēts. Un tad, kas skar vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādē, kā arī pabalsts ikmēneša izdevumiem, tur ir veikti grozījumi ar domu, lai katru gadu nav jāgroza, jo atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tur ir atbilstoši centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu patērētā mēnesī šita summa ir noteikta. Un, lai katru gadu viņa nav jāpārēķina, katru gadu nav jāgroza, ir atsauce uz šiem te punktiem. Un šogad tātad pabalsta apmērs bērniem ir 302 eiro, un bērniem ar invaliditāti ir 453 eiro. Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādē ir 1283 eiro. Un ikmēneša pabalsts ir 166, un bērniem ar invaliditāti 226. Vai ir jautājumi? Viss jā. Tātad jautājumu nav. Balsosim par tātad jaunu saistošo noteikumu izdošanu ar vismaz aizsargātāku cilvēku grupu. Tā, visi nobalsojuši, tātad slēdzu balsošanu. Visi teikuši pārpaldies.
jautājumi ar saistošiem noteikumiem saistītie pieņemti un virzīti tālāk izskatīšanai domas sēdē. Tālāk ir Rīta Žurdzina ar dzīvokļu jautājumiem. Ja? Tātad sāksim 3. jautājumu par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Jā, tika saņemts iesniegums par iekļaušanu reģistrā un dzīvokļa piešķiršanu. Persona ir bārenis, kurām 26. gadā janvārī būs 18 gadi. Tātad lūgums virzīt tālāk uz domas sēdi un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvojamas telpas un iekļaut pirmās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 45. Kur šobrīd dzīvo bārenis? Institūcijā atrodas, jā. Jā, jo, protams, lēmuma projektā ir adresē, jā, bet tad institūcijā. Paldies, vai ir jautājumi? Balsosim, lūdzu. Paldies, visi nobalsojuši. Lūdzu balsošanu, visi par, lūdzu pārējiem pie dienas kārtības 4. jautājuma par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Tika saņemts iesniegums no minētas personas par iekļaušanu reģistrā un sociālās dzīvojamas telpas izīrēšanu. Persona ir 2. grupas invalīds, kuram ir noteikts maznodrošinātas maisaimniecības status. Šobrīd atrodas slimnīcā un lūgums šo jautājumu virzīt uz domas sēdi lēmuma pieņemšanai un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošas sociālās dzīvojamas telpas un iekļaut personu attiecīgā reģistrā kārtas numuru 6. Jā. Tātad viņš nevar atgriezties savā iepriekšējā dzīves vietā? Tur, kur deklarēts, tur, kur dzīvojas. Tā. Vai būs jautājumi? Nu, balsosim. Nu, jā, visi nobalsojuši, paldies. Visi par. Pārējiem pie nākošā dienas kārtības jautājuma numuru 5 par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Saņēmam iesniegumu no personas par iekļaušanu reģistrā un dzīvojamas platības izīrēšanu. Ģimene ar 3 bērniem ir atgriezusies no Vācijas un vēlās dzīvot patstāvīgi Latvijā un vēlās īrēt dzīvokli no pašvaldības. Lūgums atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt dzīvojamu telpu un iekļaut minēto personu vispārējās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 33. Jā, daudz bērnu ģimene. Tā. Ir kādi jautājumi? Jā. Balsosim, lūdzu. Visi nobalsojuši. Paldies. Visi par. Pārējām pie nākamā 6. jautājuma par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Minētā persona ir arī bērns bārenis. Meitenei 27. gadā februārī būs 18 gadi. Tātad lūgums atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvojamas telpas un iekļaut pirmās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 46. Vai ir jautājumi? Un institūcijā arī? Audžu ģimenē. Tā, tad lūdzu balsosim. Nobalsim. Paldies, nobalsojuši visi jau. Slēdzu balsošanu, visi par. Pārējām pie 7. jautājuma par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai. Lūdzu, Rita. Jā, persona īrē vienu istabiņu, 3 istabu dzīvokli un vēlās to mainīt uz citu istabiņu. Tātad lūgums atļaut, atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt vienu dzīvojamu telpu pret citu un iekļaut reģistrā ar kārtas numuru 17. Vai būs jautājumi? Nebūs. Balsosim. Cik neinteresanti. Jā, visi nobalsojuši. Slēdzu. Visi pār. Pārējām pie nākamā. 8.
par dzīvumās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai. Lūdzu, Rita. Saņēmam iesniegumu no minētas personas. Persona īrē 2 istabu dzīvokli un vēlās lielāku sakarā ar bērna piedzimšanu. Lūgums atbalstīt, atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt vienu dzīvokli pret citu un iekļaut attiecīga reģistrāra kārtas numuru 18. Nebūs jau? Parādu personai nav. Balsosim, lūdzu. Visi nobalsojuši. Visi par projektu un pārējiem pie dienas kārtības pēdējā 9. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu personai. Lūdzu. Man tika saņemts iesniegums par sociālā dzīvokļa atjaunošanu, līguma pagarināšanu. Minētā persona ir vecuma pensionārs ar trūcīgo statusu, parādu nav, lūgums tad atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un noslēgt īres līgumu uz pusgadu. Jā, vai būs kaut kas sakāms deputātiem? Nebūs, tad lūdzu balsosim, izteiksim savu viedokli. Un, jā, visi nobalsojuši, slēdzu balsošanu. Mazu vispārēju informāciju var? Jau par šo jautājumu? Nē. Labi, tuliņās varēs. Jā, tad visi ir nobalsojuši par. Tad līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Paldies par darbu. Un Andris gribēja. Kā zinām, tad mēs piedalāmies sociālo dzīvokļu atjaunošanas projektā, kurā mēs realizējam 12 dzīvokļu atjaunošanu. Attīstības plānošanas nodaļa vakardien informēja, kad tā kā paliek šajā fondā līdzekļi, tad tiks veikts nākamais uzsaukums, nākamā kārta. Provizoriski mēs varētu arī plānot savus tos pašus 12 dzīvokļus vēl pieteikt. Citus jau 12 dzīvokļus pieteikt šāda veida projektam. Ļoti labi, bet viņi būs atbilstoši tiem kritērijiem, kādi. Jā. Tur bija tās grūtības atrast. Mums ir pietiekoši tādi. Jā, tāpēc mēs arī plānosim arī virzīt, tad, kad būs šis uzsaukums, arī virzīt uz komiteju, atbalstīt un piedalīties šajā projektā. Jā, bet darbu jau var sākt un, teiksim, meklēt. Mēs tagad nodarbosim dzīvokļus, kuri būs. Bet es tikai gribēju jautāt, arī koncentrējamies uz 12 vai arī skatāmies citu ciparu? Skatāmies uz reālo pieprasījumu, lai tie dzīvokļi pēc tam būtu attiecīgi apdzīvoti. Lai neiznāk tā, ka mēs Strūžānos atremontēsim dzīvokļus, bet nebūs kas dzīvo. Rinda ir, bet rindā esošie klienti nevēlas dzīvot Strūžānos. Tā kā tiešām nevis runājam par naudas apgūšanu, bet par rezultātu, tātad iemītnieks labā dzīvoklī. Tā ir tā laikam patiesā aina, tomēr diez kā nevēlas dzīvot tur, kur mēs piedāvājam. Jā. Tur ir tas arī cits tas apstākļus arī, tomēr tā ir palīdzība. Tagad arī Strūžānos būs atjaunoti diezgan daudz dzīvokļu, pat nebūtu katru 9 vai cik tur dzīvokļu. 10. Uz viņiem Rita ir runāts par tādiem potenciāliem, kas varētu viņus dzīvot. Tur vēlas daudzi mainīt, uz mazāko, mainīt, jo tur... Jā, vēlas mainīt, bet tur ir tie gribētāji, kuri vēlas. Jā, protams, jā. Ja es varu vēl vienu komentāru, tad kā apvienība uzsāk arī šo dzīvokļu jau saviem spēkiem vienkāršo to atjaunošanu. Neviens dzīvoklis nav palicis tukšs un neizmantots. Jā, bet tie visi nav tā kā vietēji maina, bet arī atbraukuši no citiem pagastam dzīvokļiem. Atbrauc arī. Tomēr dzīvuma fonda uzlabošanu dod savas tādas pozitīvas. Jā. Labprāt ņemat remontētu dzīvokli, jā, protams. Labi, tātad, mums... Tī, kuri samaina tos dzīvokļus izremontētiem
kuri tiek atstoti, respektīvi dzēvuklīti, ir kāda tī situācija. Nav tā, ka samainīs labāko vecīs par to, ka tas ka nav dzēvuklis. Nu, tur ir pa lielam situācija, piemēram, palika viens cilvēks 3 istabu dzīvoklī, un mums jāpalīdz, jo nespēja tā tantiņā izmaksāt to visu dzīvi. Jā, tur pa lielam ir tādi varianti, jā. Tas nav. Nu, tur nav tādu sliktu, nebija tādu variantu, kā tur pavisam kaut kāds švaks dzīvoklis. Jā, ar jaunīm, kas prasa dzīvokļu ar tīmēm, lielākas problēmas. Jā, un tomēr tī pamatojumiem jābūt tādiem pamatotiem, jā, es mainu tādēļ, ka samazinājās ģimene. Remonta pabeigšanas, tur arī tiek vērtāts arī personu kā tādu varētu. Lai naidūsim pēc goda mums un dzīvokļus ir vienkārši drausmīgā stāvoklī. Tā. Labi, paldies. Es laikam esmu jau slēgusi sēdi.